Labdien! Mani sauc Ligita, un šī ir Knitting Season 2. epizode. Šo apraidi sauc Knitting Season, jo adīšana manā dzīvē nav sezonāla, bet viss gads ir piemērots adīšanai un visu gadu ir adīšanas sezona. Šajā reizē pastāstīšu par 2 pabeigtiem darbiem, par vienu darbu, ko es šobrīd adu, un par saviem adīšanas plāniem. Mēs ar jums pagājušajā reizē tikāmies 1. septembrī, šodien ir 15. septembris, ir pagājušas 2 nedēļas, un šajā laikā man ir bijusi slimošana un dažas dienas, kad es nemaz neadīju, tādēļ uzadījusi neesmu pārāk daudz, bet esmu pabeigusi bižu jaku pēc adījumi apraksta. Izvēlējos adīt 2. izmēru. Rūta man ieteica adīt 2. izmēru, un esmu ļoti priecīga par rezultātu. Jaciņai patīk piedurknes, patīk, ka tās var uzlocīt. Tūlīt uzlocīšu un parādīšu, kā izskatās ar uzlocītām piedurknēm šādi. Un tad, kad bērniņš paaugsies, tad piedurknes var atlocīt un jaciņa aug kopā ar mazuli. Jaciņai ir ļoti ērta forša kapuce un pagarināta aizmugure. Tas man liekas īpaši ērti, lai mazajam bērnam nav plika muguriņa. Šo jaciņu es adīju no Drops Air, un man bija nepieciešamas 2 ficītes, tas ir 100 grami, un izlietoju 100 gramus ļoti plānu merino vilnu, ko es turēju kopā 6 pavadienos. Tā kā šī jaciņa gatava, nav vēl izmazgāta, vēl ir jāizmazgā, un tad ir gatava dāvināšanai. Tad otrs pabeigtais darbs ir daļēji pabeigts šobrīd, daļēji pabeigts jau pagājušajā gadā. Pagājušā gada augustā es uzadīju šo Mobi Sweater, un šis džemperis ir pēc Petite Knit apraksta, vīrieša džemperis, ko mēs sākam adot mugurpusīti, šeit tātad turp atpakaļ, tad uzlasam pleciņus un adam atsevišķi katru priekšpusīti, un pēc kakla izgriezuma adam atsevišķi priekšpusi un aizmuguri, tad savienojam adīšanai papli un adam stāvus, un tad uzlasam un adam piedurknes. Tātad šo džemperi es adīju no Drops Soft Tweed un ar 4 mm adatām. Džemperis svēr 465 gramus. Uzadīju augustā, bet pagājušā gada augustā vīrs šo džemperi sāka nedaudz nēsāt, un nēsāšanas laikā izrādījās, ka piedurknes ir pa garu. Un tad tas, ko es izdarīju jau pagājušajā ziemā, ir noārdīju piedurkņu valnīti un saīsināju piedurknes. Tā kā piedurkņu jautājums bija atrisināts. Un tad pagājušajā ziemā es pamanīju, ka šis džemperis tiek nēsāts retāk un retāk, un iemesls bija tāds, ka šim Mobi Sweater ir oriģināli paredzēts apkaklas valnītis dubultā. Un tas dubultais valnītis kaut kā nēsāšanas gaitā izstaipījās un neizskatījās īpaši labi. Un tad šajā nedēļā es noārdīju dubulto valnīti un uzadīju parastu. Un tad es domāju, ka šis džemperis šajā sezonā atkal tiks nēsāts. Par dziju nav nekas īpaši slikts, ko par viņu teikt, bet man šķiet, ka pasaulē ir foršākas dzijas no kā adīt, tādēļ izadīšu savus Drops Soft Tweed krājumus, un tad domāju, ka šo dziju vairs neiegādāšos. No šīs pašas dzijas, bet tumši pelēkā krāsā šobrīd ādu vīriešu džemperi, un tad man vēl ir dzeltenā krāsā dzija, no kuras es biju uzadījusi pirms kāda 1,5 gada savam jaunākajam dēlam džemperi, un viņš nekad īsti netika nēsāts, jo mans jaunākais dēls var arī pācis džemperis, kas ir salīdzinoši asi nēsāt, bet šis džemperis viņam likās kodīgs. Un tas arī ir viens no džemperiem, kas ir mana lielā vīriešu adījumu neveiksme, jo adīju pēc Hintersteina apraksta Brick in the Wall vai Another Brick in the Wall.
Un šis ir reglāna džemperis, ļoti vienkāršs un skaists, bet viņam ir ļoti liela apkakle. Nevis apkakle, bet ļoti liels kakla izgriezums. Pēc tam ar valnīti tas gan tiek mazliet tā kā saņemts kopā un savilkts, bet tomēr neproporcionāli liels kakla izgriezums. Tā kā šis džempers gaida ārdīšanu, un tad no tās dzīves izdomāšu, ko adīt, un tad soft merino tvīdam likšu punktu. Tas ir par pabeigtajiem darbiem, un tad par to, ko es šobrīd adu. Šobrīd es adu Terrazzo sweater no Petite Knit. Pagājušajā reizē rādīju divus konusus un Drops Kid Silk brūnā krāsā. Es saņēmu vēstules no Ilzes un Baibas. Viņas arī Relisendā iegādājušās dzīvi šādā pašā krāsā. Un tas sastāvs viņu konusiem ir baby alpaka. Un viņas domā, ka šī dzīve, ko es iegādājos, varētu būt baby alpaka. Paldies, ka jūs atrakstījāt un pastāstījāt par šo dzīvi. Un es domāju, ka man dzīve varētu pietikt, jo no viena konusiņa man pietika stāvam līdz apakšmalai, un otru konusu es iesāku tagad adīt piedurkni. Un viena piedurkni tātad man ir tik tālu, un tad paliek otra piedurkne, un tad apkaklīte, un tad apakšējais valnītis. Patīk, kāds sanāk adījums. Pagājušajā reizē es teicu, ka es plānoju adīt no šīs dzīves arī Petite Knit aprakstu Weekend Sweater, bet es uzadīju paraudziņu. Paraudziņus es adu diezgan reti, bet šai dzīvei es nezināju, cik ir metri uz 100 gramiem, nolēmu uzadīt paraudziņu. Un paraudziņā sanāca nevis 15 valdziņu uz 10 centimetriem, kā ir nepieciešams Weekend Sweater, bet gan 17. Un ja man sanāca 17 valdziņu uz 10 centimetriem, tad apraksta izvēle bija pavisam skaidra. Jo laiku atpakaļ, šķiet pirms 2 gadiem, Jana no Finish Knitting Stories bija adījusi Terrazzo sweater, un Rūta šajā gadā bija adījusi Terrazzo sweater, un tad Aiva bija ielikusi bildi savam Terrazzo sweater, un šeit es arī padalīšos ar bildēm no Aivas Terrazzo sweater, un tas mani līdz galam pārliecināja, ka man vajag adīt tieši šo džemperi, jo izskatās ļoti tāds mājīgs, ērts un mīksts. Jā, tā kā tas ir džempers, kas man top no dzīves, ko es jums rādīju pagājušajā reizē. Tad mugurā šodien man ir vēl viens džempers, ko es esmu adījusi no Holstgarn Super Soft dzīves. Šo džemperi es uzadīju pirms gada, un pagājušajā rudens ziemas pavasaras sezonā diezgan intensīvi nēsāju. Adīju vienā pavadienā no 100% vilnas, un Holstgarn Super Softā ir nedaudz vairāk kā 500 metri uz 100 gramiem. Adīju ar 3,25 mm adatām, un šis džempers sver 242 gramus. Ar to, ka es viņu salīdzinoši bieži esmu mazgājusi veļas mazgājumā mašīnā vilnas režīmā, viņš nav īpaši novēlies un labi nēsājas. Šo džemperi es adīju pēc Birkin Sweater apraksta, ko ir sarakstījusi Caitlin Hunter, jeb Boyland Knitwear. Un šis džemperis ilgi bija manā vēlmju sarakstā. Ļoti patīk, kā izstās puķīšu teilis. Adīšana krāsainajam adījumam nebija visvieglākā, jo bija rindas ar 3 krāsu pavadieniem vienā rindā, un tas man bija nedaudz grūti, jo ar 2 krāsām vienā rindā es tieku labi galā, bet 3 pavadienus es nemāku ērti turēt, lai viņi nepiņķerētos. Kas man patīk ļoti šim teilim, ir tas, ka mazajām puķītēm centrā ir nevis tikai citas krāsas valdziņi, bet no citas krāsas valdziņiem ir veidoti mazi bumbulīši, kas veido reliefu, un patīk ļoti šis teilis. Tad, kad es izvēlos adīt kādu adījumu, es parasti Ravelry izskatu projektus, un šim džemperim projektu sadaļā es redzēju, ka diezgan daudzām adītājām kakla pacēlums neizskatās ļoti labi, jo krāsainais adījums izskatās blīvāks, un augšā tas tātad īso rindu pacēlums
tā kā nedaudz atkarājas, ir brīvāks nekā pats džemperis. Tādēļ es adīju kaklu pacēlumu pašā sākumā ar mazākām adatām un centos adīt blīvāk. Kas uzlaboja situāciju, bet ne pavisam, un nav slikti, bet aizmugurē pacēlums nav arī perfekts šim džemperim. Neskatoties uz to, nesāju patīk un gribēju jums parādīt šo Holzgarn Super Soft džemperi. Tad gribēju teikt lielu paldies par komentāriem. Es nebiju domājusi, ka iepriekšējo apraidi noskatīsies tik daudz cilvēki un ka tik daudz zināmas un man vēl nezināmas adītājas atrakstīs. Liels paldies par to. Un saņēmu arī ieteikumus vīriešu džemperiem. Īpaši paldies Ivetai no Dobeles un īpaši paldies arī Aivai par ieteikumiem. Aiva man iepazīstināja ar Hamburgā dzīvojošu vīriešu apģērbu dizaineri Andreas Ruteman, un viņa ieteica džemperi Elbrucken pullover, bet šis džemperis nezinu, vai man taps, jo par to plecu daļu es nevaru saprast, vai man patīk, vai tomēr atgādina pārāk tādus uzplečus. Džemperis, kas ir pēc Elbas tilta parauga adīts, un tie pleca daļa tiešām izskatās pēc tā tilta konstrukcijas. Bet šim pašam dizainerim es atradu loom sweater džemperi, kas ir adīts no dzijas, kas atbilst divkārtīgai pācei. Un īstenībā viena no test adītājām ir adījusi tieši no divkārtīgas pāces, un tā tika arī ieteikta kā dzijas izvēle šim džemperim viena no. Un šo džemperi es gribu mēģināt adīt. Iegādājos aprakstu. Apraksts maksāja gandrīz 10 eiro, kas ir nedaudz daudz priekš apraksta. Ļoti ceru, ka tas rezultāts būs labs un nesājams un ka šis pirkums būs tā vērts. Un dzijas, kas man ir šim džemperim no krājumiem, ir divkārtīgā pāce. Abas divas pāces ir tās, kas viņiem bija no merino aitām. Es saprotu, ka Latvijā augušām merino aitām. Un tāpēc tas mīkstums nav īsti kā tai rūpnieciski ārzemēs ražotajai merino dzijai, bet salīdzinoši ar citām pāces dzijām šī tomēr ir mīksta dzija. Un šai man ļoti patīk krāsa. Man šķiet, ka tā ir nekrāsota pelēkā dzija, balti pelēka, un patīk ar to, ka viņai ir nevis dzeltenīgais tonis, kāds bieži ir nekrāsotai baltai dzijai, bet ka tas ir uz tādu augstu, uz pelēku toni. Šis būtu viens džempers, un ja rezultāts būs ļoti lielisks, tad taps arī šāds no zilas dzijas, kurā ir mazliet balti gaiši krikumiņi. Tas ir mans plāns 1. Un tad liels paldies Aivai par Riderī džemperu ieteikumu. Es zinu džemperi Riderī, bet kaut kā tagad, kad es domāju un plānoju vīriešu adījumus, es par Riderī neiedomājos, bet Riderī ir tas, ko es gribētu uzadīt, arī tāpēc, ka Ravelry ir 6990 projekti, ļoti daudz adīts džemperis un ar skaistiem rezultātiem. Un oriģinālā dzija ir Letlopi, kur ir apmēram 200 metri uz 100 gramiem, un Riderī džemperī ir 18 valdziņi uz 10 centimetriem adīšanas blīvums. Apraksts publicēts jau 2008. gadā. Es plānoju Riderī adīt no Nutiden dzijas. Nutiden ir Zviedrijā ražota nevērpta jāldzija, viena no manām vismīļākajām dzijām. Man patīk adīt ar Nutiden, un man patīk, kā ir nesāt Nutiden, jo tā ir 100% vilna, bet viņa ir tomēr tāda zīdīgāka vilna. Atkarīgs no katras krāsas, jo katrai krāsai aitu vilnas sastāvs ir dažāds. Tās dzijas, kurā ir Gotlandes vilna, tā man liekas tāda zīdīga. Un es esmu
pirms kādu laiku iegādājusies arī puskilogramu nekrāsotu ar Gotlandas aitu vilnas sastāvu nutidenu un domāju, ka man taps riderī no tās turot 2 pavadienos. Nutidenu es parasti ādu vienā pavadienā, kas ir ok, man patīk tā adīt, bet man šķiet, ka, lai tas adījums kalpotu ilgāk, īpaši elkoņos, būtu tomēr foršāk un labāk turās tie adījumi, kur nutidens vienā kārtā ir adīts kopā ar zīdmuheru vienu pavadienu, vai arī pamēģināšu šoreiz, kā ir adīt nutideni 2 pavadienos, jo arī tas varētu paildzināt adījuma mūžu. Tā kā Aiva, liels paldies par abiem šiem ieteikumiem, mēģināšu un tad stāstīšu jums, kā man ar šo ir veicies. Un Iveta man rekomendēja pullover Rolando no Pasquali Designs, arī vācu dizainerā apraksts ar 24 valdziņiem uz 10 centimetriem, un tā dzija, kas šim džemperim ir lietota, ir apmēram ar 350 metriem uz 100 gramiem. Un apraksts ir publicēts 22. gada augustā, un šim džemperim ir tikai 7 projekti. Un tas, ka ir maz projekti, tas var būt dažādi. Varbūt tāpēc, ka nav zināms apraksts, un apraksts var būt lielisks, vai arī dažādi var būt. Tas, ka ir vairāk projekti un ka projekti ir lieliski, tas vienmēr palielina izdošanās iespējamību. Nu jā, tas ir par maniem tādiem adām plāniem. Šie plāni nav ļoti konkrēti laikā jau saplānoti. Tas ir tas, ko man vienkārši gribētos kaut kādā paredzamā nākotnē adīt. Un tad es arī stāstīju, ka es gribu izadīt savus krājumus. Tā ir taisnība. Es joprojām gribu izadīt savus krājumus, bet mani krājumi par šīm 2 nedēļām ir vēl mazliet pieauguši, jo Facebookā grupā par un ap adīšanu kāda sieviete bija ierakstījusi ziņu, kā plāno samazināt savu dzīves krājumu un par salīdzinoši mazām naudiņām iztirgoja savu dzīvu. Un tad no turienes man ir 3 jaunas dzīves. 2 no dzīvām ir salīdzinoši biezas, un es esmu diezgan maz adījusi no biezajām dzīvām, tādēļ gribējās pamēģināt. Viena ir Concept by Katja, Puno dzīja, kas ir no Baby alpakas 75% un 25% ir poliamīds, un šī ir bieza dzīja, kur ir 100 gramos 90 metri. Man patīk asfalta pelēka šāda krāsa, dzīja ir tā kā tāda lentīte un šāda. Un tas, ko es iespējams no šīs dzīves varētu adīt, ir Petite Knit Marble Sweater, bet es vēl padomāšu. 5 fices man ir, un vajadzētu būt, kad ar 5 ficēm pietiek 14. izmēra džemperim, kas vajadzētu būt man pietiekami. Otra dzīja, kas nāk klāt manā krājumā, ir arī Concept by Katja Merino dzīja, kur ir 94% vilna un 6% poliamīds, un šī ir tā kā ķēdītes dzīja. Un no šīs dzīves es gribētu uzadīt džemperi kādam savam dēlam vai vīram, un šī dzīve man ir 400 grami. 50 gramu ficītā ir 120 metri, un man ir 8 ficītes. Un tad trešā dzīve, kas ir nākusi klāt manā krājumā, ir šī 100% merino vilna, 25 gramīgas ficītes, kur 25 gramos ir 25 gramos ir 200 metri, un 100 gramos tad ir 800 metri. Šāda dzīve man ir 200 gramu kopā. Jā, tā kā mans dzīves krājums ir mazliet pieaudzis, bet joprojām es cenšos adīt savus krājumus, un pāces džemperi būs nākošie, kas man ir no krājuma dzīves.
šajās 2 nedēļās man sanāca paslimot ar vīrusu, kā jau es teicu, un tad bija dienas, kad es ne tikai neadīju, bet bija dienas, kad arī soļu man bija maz. Pagājušajā reizē es teicu par izaicinājumu savu septembru, ka es centīšos katru dienu noiet 10 000 soļu, un bija dienas, kad man tas ļoti labi padevās, bet ar to apslimšanu bija arī dienas, kad man soļi bija maz. Un tad man ļoti patīk, kā man draudzene Rūta saka, ka katru reizi, kā ir izgāšanās, kādā šādā apņemšanā, nav tā, ka apņemšanās ir jāpārtrauc un kad tu esi izgāzies, bet kad vienmēr var tajā brīdī, kad tev nesanāk, atkal sākt sanākt, atkal sākt pildīt apņemšanos, un tad septembrī es esmu atkal pārgājusi pie mērķa vidējais soļu skaits septembrī 10 000 soļu. Tā kā pārējās dienas staigāt mazliet vairāk, lai nokompensētu tās dienas, kad es nebiju staigāt pietiekami. Un šis man ir labi izdevies, bija jau gandrīz 10 000 soļu vidējais soļu skaits par pārējām dienām, un tad vakar es biju ļoti jaukā pārgājienā par Līgatni. Ja jums sanāk šajā rudenī aizbraukt uz Līgatnes dabas takām, ļoti iesaku. Patīk Līgatnes upes un Gaujas upes krasta smilšakmens atsegumi, un patīk tas vecais, neskartais salīdzinoši mežs un mazās upītes, un ļoti varu ieteikt doties uz Līgatnes dabas takām. Un tad vakar mēs tur nostaigājām 12 kilometrus, kas ir izglābis manu septembra vidējo soļu skaitu, un es atkal esmu ar mazliet vairāk kā 10 000 soļiem dienā vidējo soļu skaitu septembrī. Jā, tad beigās ielikšu dažus video no Līgatnes pastaigas. Tur jūs varēsiet redzēt manu suni Bellu. Bella ir mans visu laiku labākais suns, kāds man ir dzīvē bijis. Un Bella ir Austrālijas aitu suns. Bella ir 3,5 gadi, un jūs viņu redzēsiet šajos video. Paldies, ka noskatījāties, paldies par ļoti pozitīvo uzņemšanu, un tiekamies nākamajā reizē.